Zini, kāpēc burāšana ar būru jahtu, tieši burāšana, dod tik spēcīgu mieru un, varētu teikt, arī kaifu? Kad esi uz būru jahtas, viļņi dabiski maina tavu smadzeņu stāvokli. Smadzenes pāriet no stresa, kas ir beta viļņi, uz alfa viļņiem 8 līdz 12 Hz. Tas ir tāds tā kā relaksēts stāvoklis, kur esi mierīgs, bet modrs, radošs un kluss prātā. Šajā stāvoklī var visu ko izdomāt. Savukārt ritmiskās šūpošanās un viļņu skaņa palīdz nonākt teta viļņos, kas ir 4 līdz 8 Hz. Tieši šeit atverās intuīcija, radošums, vēl vairāk un emocionāla atbrīvošanās, tāpat kā dziļā meditācijā. Burāšana nav tikai izklaide, tā ir dzīva, īsta, dabīga, tāda ūdens meditācija. Vējš burās, viļņu šūpo, horizonts nomierina, ķermenis un prāts sinhronizēs ar jūras vibrācijām. Tāpēc daudz burātāji saka, ka pēc pāris stundām uz jahtas tu jūties kā pēc labas meditācijas sesijas. Atjaunots, skaidrs un pilns enerģijas. Man ir gadījies ceļot vairāk nekā vienu dienu. Un, piemēram, pēc mēneša ilgas meditācijas, kā jūs domājat, kā jūtās smadzenes? Uzrakstiet komentāru. Tas ir iemesls, kāpēc pasaules veiksmīgie izvēlās kuģot, jo tas viņus ved pie šīs veiksmes. Tiekamies Nautika LV un spēram pirmos soļus kopā.